šis ir katra rīktīga vīra sapnis, lai viņa reklāma, viņam burgeries reklāma būtu uz driftaļkas virsū. Čau, sveicināti! Čau! Nu, ko brauksim? Jā, Super! Aplaudējam! Malācīs! Ir labs, viss kārtībā. Kā būs, tā būs. Arī viņš pieļauj kļūdas. Viņam pirmajā braucienā bija kļūda, un otrajā braucienā viņam bija kļūdas. Tā kā čiliņā vienkārši saņemās un noķer kaipiņu, jā? Davai, lai veic. Ierakst komentārā, ko tu par to domā. Nu, nāk iekšā. Lietiņš ir druscītiņās, bet labs. Tātad, jā, viss ir Lietuva. Svētdiena ir sākusies. Jā, gatavojam tačku. Vieta instrumentiem. Ko jau kaut ko Aleksis dara. Ko dara Aleksis? Kaut ko močī. Aleksis performance jau kaut ko skrūvē un kaut ko regulē. Laiciņš ir kā ir, Toļiks meklē štrumus, jā? Какой-нибудь спрей для болтов, чтобы легче, смазка болтов. Iedot spreju priekš skrūvēm. Jā, paidu. Te mazliet atbrīvojās vieta, jo, ja gadījumā lietu šito tačku mazliet izvilkām ārā. Par šito komentāru var ierakstīt. Ir kaut kāda sadarība. kaut kas līdzīgs ir. Parādīja pat pišķikiem, vai ir kaut kāda sakritība, skaties, kā visi saka, es vienmēr mīlu uz tās kastes līmēt virsū ET6. Kaut kas līdzīgs ir tur, jā? Ierakst komentārā, ir vai nav. Mums ir Continental supports. Un apakšā, protams, ir Modris supports. Tev rācija gatava? Revlens Media, braucam! Подпишитесь uz Revlens Medijas kanālu. Nu kā? Там Рождественская стала благо, tas čuloks sarkanai tačkā. Visas te pasaka, viņš naidot uz nos. Tad tu brauc klāt, jā, bet aiziešu pie Tamāra, paprasīt, vai viņa piekritīs. Tā, mums tagad uzdeva tādu interesantu jautājumu. Man esot jāaiziet un jāsarunā Tamāra. Nu, mēģināsim sarunāt Tamāru. Vai mums izdosies sarunāt? Čau, sveicināti! Čau! Nu, ko brauksim? Jā, Super. Klausies, tu tagad brauc ar viņu kopā, vai jūs sarunājāt vai nesarunājāt? Nē, mēs nerunājām. Vienkārši mēs domājam parunāt, tad viņš varētu pabraukt un varētu tev blakus Oskars nostāties. Ko tu saki par tādu domu? Ideāli organizēju. Paldies! Čivriv! Baigā ģēle ir, mums ir topiņš un cipa sīkais ar viņu, lai kopā, jā? Palaidīsi, jā? Čotka, paldies! Tā, Baļķa visi sarunājas, tūlītās brauksim ar Tamāru driftēt. Tā, kas mums šeit notiek? Tātad Baļķa visu saorganizējis. Jā, viss čotka ej garām. Viss viņa gaida tevi blakus sev. Ko tas tur dara? Tas tur mierīgi video montē vai ko viņš tur postu liek. Tātad, Toļik, pirmais brauciens jau sarunāts ar Tamāru. 12, да? 12. Пластмасска 12. Плотненький 12. Шланг 12. Купить, да? Вы разберитесь сами, кого-то отправьте. Все? Кого отправим? Все. Отправляем. Brauc. 12 шлангу. Iekšējais diametrs. Rācija viss kārtībā? Jā. Ir čotkais, rācija ir, viss ir. Tā. Nāc šeit cauri un tad ielīdīs blakus. Tā, nu būs tāds gadsimta tandēms. Top 3D pirmais brauciens. Viņš te iebrauks. Ideāli sarunājām rindu. Džeki palaida, viss kārtībā. Tamāra pabrauc uz priekšu un Oskars ielien starpā. Denčik, cik tev naudas vajag? Denčik, cik naudas? Aizēj uz banku.
Saucās Grab the Bank. Ideāli. Pirmais tandēms pa skaisto. Maizē. Divi krasavčiki brauks pa smuko. Pirmais tandēms ar top 3-2 treniņā. Tas ir tikai treniņš, skatāmies, kā abiem sanāk slidināties. Labi. Oskars iztaisno. Nē, tur kaut kas interesants notika. Tā, tie, kas saprot driftu, var iekomentēt, kas tur notika. Galvenais nenošķīlās. Ierakst komentārā, ko tu par to domā. Šodien Oskaram labāk sanāk. Labāk sanāk, jā. Jā, viss ok, labi. Ejam skatīties. No comment. Te saucās. Tā, nē, nu labs, vajag interviju. Galvenais nenošķīlās neviens. Tas ir labākais. Tas ir ļoti labi. Bet viss kārtībā, jā? Sajūtas ok? Viss kārtībā, jā. Emocionāli sagatavojušies. Es te stresains skraidu apkārt, bet šitie tādi mierīgie jūs labs. Tur palūksim, lai kāds tur, jo tas te brauc viens pats. Jā, viņš viens pats brauc, jā. Bet vajag, laikam, palūkt, lai kāds iebrauc, jo tur starta līnijas tur man lūdza, lai cik es pabrauc ar viņu. Es tādu nē. Nē. Nu, es domāju, tu vienkārši Oskaram blakus brauc un viss. Brauc. Te jau ir trešais brauciens. Jau ir ietrenējušies. Oskars cenšas nosakot Tamārai. Ļoti labi pagaidām. Viss ir kārtībā. Lielais gambals. Iet riņķī. Labi. Turam. Un abi skaisti finišā. Ir ok. Ko tu saki? Ideāli nobrauc. Krasavčiki. Jaunais Live operators. Apmācības. Tagad jauna jāizdomā. Te bija Toļiks Drift School, tagad jāuztais tā Koļa. Life School. Dzīves skola. Tā, tas jau būs 4. brauciens. Ļoti skaisti. Nu, super. Super malači. No komentāru. Tas bija tīrs no comment video. Hit the comment below. Kā tu domā, kā sanāca? Edvardam mēs vakar sačapojām tačku. Cerams, ka tur viss iet. Paprasīsim viņam, kā iet tačka. Tā viņa pamierīgo brauc, jā. Tātad Edvardam bija problēmas ar mašīnu. Palīdzējām sakārtot. Tātad tur bija problēmas ar ABS. ABS devēja iekritā un turēja mašīnu limpā. Tātad MS43 vadības blokam ir tā īpatnība. Reti, kurš māk šito ģēlu saprogrammēt. Bet mūsējais Krišs šito tēmu zina ļoti labi. Un līdz ar to Edvards ir back on the road. Tā, Oskaram 5. brauciens ar potenciālo. Opā! Jā, druscītiņā samisējās. Nezinu, vai varētu būt problēmas ar pedāli vai kā, grūti pateikt. Bet nevajadzētu būt. Jā, kaut kas drusku nav. Kaut kas nav Edvardam mazliet jāaiziet, jāprasa būs kas ar tačku. Iespējams, kaut kas nav kārtībā. Iespējams, kaut kas nav labi. Lai kontentam, zin kā, nu pastāst, kas notika.
Man, kad pilnībā izgriez riepas, kad grib agresīvi braukt, viņa blokojās stūra. Nevar izgriezt atpakaļ, kamēr pilnībā neapstājies. Bet ar gāzes pedālu un tas viss šotkīs. Es jau nobijos, domāju, ka kaut kāds kašķeks vēl vai kas. Tagad jaudu viņš dod un, labi, kā to problēmu tagad atrisināt, fiksi? Kādīgi nebraukt tik plati vienkārši viss. Tu ņem drusītiņās cipa mazāk, ja? Nu labi, ko es tev varu novēlēt? Davai, vecīt, turies, jo tev ir jāuzvar. Tev variantu nav, mēs te ceram. Saņemās, davai. Kas par modeli blakus? Edžā! Edgars, kas tas par modeli? Tas ir Reiņa X5? Nē, tas ir plastika paketis. Kas jums te par sajietu, kas pa klubu? Atskrūvē tās pusas. Iesas kļūst, nav pieskļūvētas vienā pusē. Vienkārši tā kā kas jauca? Nē, bet šito neviens nejauca. Jauca gan, visu redekolu. Nē. Tāvam ņēma nost redekolu. Viņē, kas ņēma? Skrūvēja nost. Jā, skrūvēja, Denčiks. Denčik, es ceru, ka tu šo skaties, un tad smagi vārdi nāk ārā no Edžas. Nē, no manis nekas nenāk. Nekas nenāk. No Aleksa noteikti nāk smagi vārdi. No Aleksa pasaki, ierunā, kādi tavi ir smagie vārdi? Pastāst, kas tieši nav labi? Kādi? Ļā. Ak, vai. Viņa pat nav von. Tu taču viss ir vaļā. Diemžēl kā ir. Tad, ko mēs secinām, kad smagi tās ģēlas ir. Ir jābūt atbildības sajūtai, visam ir jābūt. Variantu nav. Labi, čau. Toļiks vēl iedod pēdējos strikus pirms ielaist trasē. This is it, Toļik, jā? Tas ir viss tas, ko mēs visu laiku esam gājuši, jā? Uz to mēs gājām. Laiks gādīs. Un Oskaris mūs pārsteigs. Lai Toļika vārdi ir drifta dieva ausīs, kā jau es teicu. Džeki ir gatavi, viss notiek. Meitenes ir gatavas, puiši ir gatavi. Everybody is ready. Oskaram 6. brauciens. 6. brauciens iet, viss šotkīs aiziet pagaidām, ok. Labi, viss kārtībā. Oskaram pagaidām viss ir čotka. Ir labs vadošais brauciens. Tātad Oskars stabili iziet finišā, abi skaisti, bez nekādiem sametieniem. Sveiks! Sveiks YouTube! Saki YouTubes pat pišķikiem hello! Kad tu būsi YouTube, raksta komentāros? YouTube es būšu tikai modrīz ar tavu palīdzību, bez tevis. Palīdzēsim, pavisam noteikti palīdzēsim. Tātad Oļeks mums ir atbraucis. Jā, Facebookā, TikTokā, sekojam līdzi, Burgerija. Noteikti 100 punkti tevi zina, tāpēc, ka tu esi uz drift tačkas kā nekā. Ejam, mēs tevi nointervēsim, kāda tev ir sajūta būt uz drift tačkas, pastāsti. Mēs laivā. Tagad ir top 3-2 Street X, jau pirmie izbrauca. Tagad skaties. Šis ir katra rīktīga vīra sapnis, lai viņa reklāma, viņam burgerijas reklāma būtu uz drift tačkas visu. Kā kādreiz Formulā 1, kad braucam, viņam tur bija visu uzlīmības tā tagad. Jā, un tāpēc, bet ne tikai šīs uzlīmes dēļ, reku šī pilota dēļ tas viss ir, jā? Mēs visi maucam, daram, cepjam burgerus, remontējam tačkas, lai Oskars varētu parādīt labāko rezultātu un lai agri vai vēlu stāvētu uz pirmā pedestāla. Es teikšu atkal tos vārdus. Tavi vārdi, lai ir drifta dieva dvēsele. Vienmēr. Jo tāpēc mēs šeit visi esam, lai būtu prieku un lai Oskars vinnētu. Super, tu skaisti norunāji. Bet to uz podcastu būsi pie mums? Es būšu pie mums uz podcastu, jā. Jā, jau visticamākais rudens pusē, kad jau nāk ziemīši, kad šis viss trakums būs beidzies, mums būs podcastiņš un tā kā visi gaidiet podcastu ar Burgeriju, visticamākais tas būs septembris, oktobris. Jā, noteikti būs jau vēl daudz visu kaut kas. Vēl jau pēc M6 jābrauc. Jā. Un bez cepsim gaļu pie kuģa. Kā krauj nostēpsim. Vēl ir un jācep burgeri. Labs. Būs vēl viss kaut kas daudz interesants, jo kā mēs jau iepriekš teicām, tas ir tikai sākums. Tas ir tikai sākums. Labi, lai tev veicās, lai mums veicās. Čau. Kādas sajūtas pirms tandēma? Ir labs noskaņojums, galvenais kā ar smaidu sejas.
cepuri nost, paldies tev. Turies, saņemies. Malacis, viss kārtībā. Tātad, jā, Tamāra ir gatava. Mest slīpi, Džeki gatavi. Rācijas ir good. Эдгар, ты меня слышишь? У тебя постоянно с рацией проблема. Причем с любой. Kas jums? Eju, viens aizbrauca taisni, pirmais brauciens taisni. Tā šī tačka mums stāv rezervē, un tā arī ir rezervē. Pārbraucienī. Nācam tālāk, kas mums ir? Izskatās arī diezgan stabili savā vadošajā braucienā šajā tendencija. Domāju, tālāk prasītos, tā kā piemēram Bet labi, vienmēr jau pretī otrais brauciens, kur Oskars Blumentāls brauc pa priekšu, un Runikovskam būs jāsako. Короче, Оскар меня подписās tur bija. Pirmais brauciens ir. Ja tūlīt Oskars nomačīs skaisti. Nu, gaidam, zin kā, nu, tūlīt, bet skaistamies, kas ir jāizdara. Tagad mums ir jāizdara. Nedaudz ir jāizdara. Jā, satraucos brīdis. Oskars iet pa priekšu. Koļa Līve. Ai, Tamāriņai samaksējās. Pirmā kārta Blumentāla, tagad jāmāc, jo viņš arī nedrīkst pieļaut kļūdas. Viņš arī iztaisnās visagrības valsts. Tamāra ļoti labi iebrauc pa brīdīgi grēmiem. Jā, ir! Ir, aplaudējam taču pilotam! Aplaudējam! Malacis! Ir labs, viss kārtībā. Nu tik tālu esam, jā, tā kā tagad tūlīt tās Aleks Performance veids korekcijas, jo tūlīt jau ir jāgatavojas top 16. Te jau mūs iet pirmie intro. Maizē. Tā, nu ko, ārā laiciņš ir tāds niknais. Toļikam ir viss viena alga. Viņš ir pilnīgi nokomplektēts. Teica 24 minūtes un būs. Bet tas bija jau pusstundu atpakaļ, jā, bet mētelis tev ir. Es tev varu iedot. Man normāļs. Tev ir normāļs mētelis, labi. Vairāku gadu pieredze driftā, redz? Vairāku gadu pieredze driftā. Ot, skatieties, kā izskatās vairāku, jo man godīgi sakot, kājas jau ir slapjas. Šādi izskatās Latgales čempionu spinningošanās. O, spinnings, malacis. Bet vispār zini, kas ir labāks par šo motociklistu kostīmu? Jā. Bet zem šo arī var zem pušas stāvēt. Klausies, ko tu izvilki tādu tajā čempionātā? Nē, nu tur jau nebija uz vienu zivi, tur bija divas dienas, kas notika Rušonā parasti kādreiz, tagad viņš notiek Rēzeknē. Jo Oskars jau arī ir īstenībā baigais zvejnieks, viņš nesen asari paņēma. Oskar, cik liels bija asaris? Tas, kur kilograms asari izvilka? Nu, tur jau bija ne uz vienu zivi, tur divas dienas, divi starti, līdz ar to tad attiecīgi tādu kopējais. Tur nomēri zivi atlaid, nu tā, lai viss ir skaisti, un tad tur tie punkti skaitījās. Jā, vienreiz mēs novinējām ar... Nē, nu visu vajag darīt dzīvē, pareizi makšķerēt vajag, burgerus cept vajag, jā, un driftēt vajag arī, jā. Kad tā nāks uz skolu varbūt tās, jo tu mums it kā solās būt skolnieks. Tik līdz Stoļikam būs. Es būšu pirmais skolnieks. Reku pirmais skolnieks. Jau sarunāts, jo. Reduktors ir, Džeki? Ātri reduktors. Mums sensoru vajag vienkārši. Tikai sensoru vajag. Nē, sensoru iedodat. Kur ir reduktors? Kādam mašīnai? 36. Tolīt Toļiks sakārtos. Toļik autolauka, veikals.
Nu ļoti labi redzējāt, kā mēs izrakšījām. Mums reiku iedeva starp citu. Jā, es redzēju. Jā, mums Aleksandrs Zemnieks vēlreiz viņam milzīgs paldies. Viņš mūsu otrajai tačkai reiku iedeva, bet mēs jau aizlidojām, nopirkām arī vietā reiku. Un tā kā es viņam saku naudu vai reiku, viņš saka reiku. Protams. Jo nauda var būt vienmēr, bet reikas jau vairs nebūs. Kā Rīgā atradām, Denčiks atrada, vismaz Denčiks Malecis atrada reiku pēc sesā un aizbrauc viņai pakaļ. Kā Denčikam, viņš ir tagad pēc šlanga pakaļ. Jā, viņš aizbrauc pēc šlanga. Kurjers, jā. Tā sakārtojam darba vietu, lai Elīna nelamājās. 2 tilti visi ciet, jā? Tā, ko tu atvedi, pasaki? Petrolu, Andoilu. Toļīgi. Ļoha, kur Aleksejs? Kur Aleksejs? Aleksejs nav pazudā. Laivs aizies? O, ha, ha! Jānis Rušķis pret Oskaru Blumentālu mums kā nākamajā uzsāk top 16 otro daļu. Rušķis Blumentāls, Trofimčuks pret Grēnsbergu, Ternis pret Eglīti. Un Graudiņu tāds mums izskatās šis 8 cilvēku sastāvs. Kaut ko jābrauc, bet nu tagad visu uzmanību, protams, Rušķim un Blumentālam. Rušķis pa priekšu, Blumentāls aizsku, kur Intē brauc viņam. Blumentāls sekojošo iet. Bļumčiks no aizmuguras. Davai. Top 16 aiziet. Varēs iet atbraucēju, uzsāk braucēju. Mazākā meņķītī, griežot krasi nost, jābrauc gātu uzlāza Rušķim. Rušķim liela korekcija, nozīmē, vai braucu taisni, bet kaut kas pazuda viņam. Rušķis aizbrauca taisni. Tātad ir šansi. Rušķis aizbrauca taisni drusku. Jā, otrais etaps, brauc otro etapu. Abi braucēji atgriežās uz startu. Un brauks otrais. Tātad Oskars pirmais. Un Rušķim sekojošais. Mēs nosakot skatāmies. Oskars iet priekšā. Blumentālam jāsavācās tagad ir jānobraucot kārtīgi. Jānobrauc uz šovu. Blumentāls tādā veidā mēģinot iebiedēt viņu mazliet. Un cerot uz Blumentālu. Un viņš normāli nofinišoja. Nav tā, ka baigi pa kastēm brauca, bet nu, sāc līdēt. Nu, ko tu, Oļek, saki, kāds tavs vērtējums? Osis vinnē. Tu tā saki, labi, skatāmies uz tiešnešiem. Skatāmies uz karodziņu. Un mums ir uzvarētājs, un tas ir Blumentāls, kurš Yeah, ir! Woo! Woo! Aiziet! Ej, nost, labs! Toļik Drift School! Toļik Drift School! Labi, saņemās. No kas tad cits, jā, ne savs nepalielīs? Ko tad šit? Mēs kaut kur aiziesim šodien, tā būs veiksme. Es stāvēju un Oskara paļaujos. Visa man ataka. Labs. Līve, skaties, ka... Modi tavas emocijas. Pirmajā bija trakāk. Mēs ejam uz top 8, seko līdzi. Ir maizē. Bet tik ilgi tie tiesneši tur redzēja, jo tāpēc, ka tur tā zini, tur. Nu, man no malas izskatījās sarežģīti, bet malacis. Aleksis pirmais jau apsveic. Uzjautāsim Aleksim kaut ko. Malacis, no comments. Man papišķis, jo es gandrīz 2 reizes izteicu. Labs. Labs. Malacis. Domāju papišķis. Nē, bet labi, nebija no malas, tev tomēr bija labāk. Tur bija bez variantiem, bet tiesneši, jā, bet viņi vērtēja. Gandrīz izslidēja. 100 cilvēku, Oša pasaki 100 cilvēkiem. Paldies, ka ticat, paldies jums. Jo šeit tic visi. Te visi tic, jā. Visi tic.
Revlens Media počē visu. Filmē visu. Denčiks, malacis, visi saņemās. Jā, nu bet es uzreiz. Jā, es teicu momentāls. Kā mamma teica, tos astotnieki kaut ko mums dot. Mums ir laiks šobrīd. Toļiks kā darba vadītājs un Aleksis kā pro level meistars. Viņi pirms top 8 mēģina vēl veikt pēdējās modifikācijas tačkai. Denčiks ir sagādājis šlangu, bet ja kas, mums ir vienmēr rezerves tačka, ar kuru varēs gāzt. Viņa nav īsti kārtībā, viņai tur gaisa mazs mēreklis, kaut kas nav riktīgi. Bet viņa gaida, savu kārtu gaida, viņa vēl tiks uzlabota. Tā kā līdz tai vēl ir viss kaut kas, bet šis te auto ir tas, kas ošu vet, jeb ošā viņu vet. Kā būs, tā būs. Arī viņš pieļauj kļūdas. Viņam pirmajā braucienā bija kļūda, un otrajā braucienā viņam bija kļūdas. Tā kā čiliņā vienkārši saņemās un noķer kaipiņu, ja? Davai, lai veic. Aiziet uz top 8. Vēl pusi vajag. Un to mēs līdz noskaidrosim. Un kā pirmie pretendenti uz trešo tukšo vietu ir Oskars Blūmendals pret Gītu Grensbergu trasē. Katru ir Gīču pa priekšu. Un brauc taisni Oskars Blūmendals, bet šādi. Šajā momentiem izskatījās, ka pirmās lietārnās pa Gītu Grensbergu, kā rezultātā spieda Grensbergas un mašīna brauca taisni. Un beigās Žēl. Bet tas bija tikai tas, kas piespiešķi to vai to kļūdu. Skaidrs tagad Bet šito Oskars būs ideāli. Skatāmies, top 8. Bet ok, tagad uzvarētāji paziņošana, bet tikmēr mums gatavojām tēnis pret Graudiņu. Viņi ir runājušies jau uz starta. Un arī no komentāriem mēs noskaidrosim pēdējā šo vietu, kurš tiek tālāk top 4. Ielākas cīņas par iegūšanu finālā. Oskaram numurs 88 un top 8. Tiesneši akali ilgi domā. Cik ir teikt? Zin kā, cik var vinnēt? Loģiski, jāsaprot arī kā zaudēt. Nevar jau visu laiku tikai vinnēt un vinnēt. Mēs jālaikam vinnēt. Jā, tieši tā, par to jau runas nav. Jā. Saprotiet, viņi kas būtu trakākais, kā citu sametās. Un tad ir slikti. Un kā tur pro glāt? Kā arī bez tā neiztikt, jā. Nu, tiesneši ilgi domā. Vai tuvu jābūt? Jā, labāk būtu pārbraucieni.
Un ir mūsu uzvarētājs, un tas ir 28. numurs Ginta Grēnsbergs. Apsveicam Gintu! Ko mēs darām? Mums ir viss skaisti noslēdzies. Esam visu pabeiguši. Nu ko, tagad varam braukt un skatīties, kā brauc pro. Mums vēl ir jāstāsta, kā strīds brauc, kā pro brauc. Tā, ir kontents. Motora paduška. Džeki ielaida sienā. Kurā vietā ir tā paduška? Paduška. Kaut kur tur apakšā. Tu atplīsa viņa nost vispār tā kā, ja? Abas divas. Kur otru dabūsi? Tev divas vajag. Vienu vismaz samēt. Vismaz vienu iemočīt būtu labi, jā. Toļiks ieradās. Motora paduška sročna. Nu labi, ka mums tačka bija normāla. Nu normāli. Drifta dievs nav mazais bērns. Kuru vieglāk? Paskā sajūgs mirdbļa. Mums sajūgs laikam jāmaina ir viena alga. Uzreiz ņemat nost kolektoru, mums viņu tāpat vairs nevajag. Nu kā, mums taču vajag to kruto kolektoru, Toļik, nu. Tā kā lai uzreiz ņem nost, nu jā, nav vēl. Tā tad viss kārtībā. Mums ir tačka, kuru mēs varam droši papreperēt. Toļiks kontrolē vadību. Visi skrūvē malači. Jā, siena ir sāpīga, jā? Vienalga tev vajag samainīt jaunas paduškas. Vajag jaunas, jā? Nu ļoti labi. Mēs tad tikām pie jaunas paduškas, tipu vienas točna, jā? Ņemat abas uzreiz, viņu zabirāja. Vai kaut kur aizlieniet otru danču. Jums daudz laika mainīt. Laika nav. 25 minūtes. Bet tā padušku tikai var izņemt, neko citu nevajag izjaukt. Kā motoru pacelt? Viņu tā kā pārplēst nevar karteri, kad dankratā ceļ no apakšas? Mēs aiz baļķa. Aiz baļķa jāceļ? Mēs neizpat donu. Nu, tu vajag aizpat donu. Es jau aizpat dona celtu. Es paņemtu pabāzu dankratu un celtu vienkārši. Nu, pasties, cik labi, ka ir vēl viena tačka. Mēs viņai uzreiz varam visas nianses pārbaudīt, kas viņai neiet. Kā tu zināji, Toļi, ka mūsu paduškas ir jāmaina? Tas ir standarts. Tu nopirkt drifta vāgi, brauc driftot, kaut kur 3 braucienu laikā plīst paduškas. Principā, nu, ja nav mainījis, tas mainīs. Skaidrs. Oi, tā būs skābene. Ko tu darīsi tagad? Buferi laikam noņemt būs baigais šaizungs. Tur viss salīmēts, man liekas, ir ar superlīmi. Tur ir pavarotņiki, tur ir ielīmēti laikam. Man var likās, vai tā var izņemt tik viegli padušku? Nu vajag apakšas. Izgrieziet riteņi vai arī noņemiet. Riteni labāk nost noņemt tad jau ir. Nu, pastkāds Toļiks. Malacīts. Es sākumā atzinu to taču, kas domāju, kur ir Toļiks? 9. Un viena 21 vai 22. Viena nav tāda. Mums sarat, kad Tenčiks pierakstīja, ka mums vajag samainīt visas vienādas gaikas. Jā, dažreiz šitā notiek. Un tagad tev ir plūdi everywhere. Kaut kāds tehniskais auto stāv. Mēs jau Street X esam izbraukuši. Paduška, babuška. Uz balkas tagad uzlika, ja? Galvenais, ka ne uz reikas pāries. Pofik, tikko reika nomainīt. Pat donu arī nevajag. Nā, pagaida, vai tā var trāpīt vispār? Ir. Jā. Nu, var mēģināt. Laist nost. Drusku. Tur nesalauzīt. Top nost ir jau. Ir.
stūri nepagriezīs vairs. Tur viss blokā. O, tā negriez, nokritīs. Un tagad var pielīst, ir atzīmēt apakšā. No šitās puses, šeit Martins. Lielo vai kādu vajag? Jā. Paprasim vēl no šito. Varat paprasim? Vot tā ir pelde. Cipā vasarā jau, ja? Tā ir vainīgā, ja? Veco padušu, es teicu. Tu pagaidā, ja mēs viņu ieliksim, ko viņam mums motoru tikai turēs un mēs varēsim braukt, ja? Uz trala. Jā, šito mums vajag mierīgi. Jā, un uz tralu uzbraukt, ja? Tādām vēl driftot, ar 8. Ar tādām vēl var driftot? Es ar 8. Tu, kad kam tad jūs nosņēmāt, esot samā laikā, tādi saka. Kā tu domā, no kurienes? Es zinu, ka viņas jāmaina. Pieredze. Pagaid, bet mums tāds šaibas stāv. Vienai mašīnai mums stāv hokeja šaibas, mēs iesakam likt. Večnās. Mums stāv otrai tačkā hokejnieces virsū. Hokeja šaiba vienkārši maizē. Один раз и навсегда. Kas notiks, ja nav sienā un nolauzīs stiprinājumus? O, tas nezinu, godīgi sakot, kas tad ir lētāk. Tad būs viss slikti. Stiprinājumus zinājām ar šādām šaibām. Tad ko tad darīt? O, tad es nezinu. Labāk oriģinālo buksi uzlikt. Labāk oriģinālā, jā. Nē, nu šitā bija kā oriģināli. Jā? Paldies jums par tehnisko slēdzienu. Neizgājām komisiju. Viss slikti, arī izrādās malcam ar sarautu. Nē, es tomēr par šaibu šoreiz atbalstu šaibu. Šaiba izskatās būtu močnāk. Tā sanāk šaibas. Nu šaibas ir bomba. Davari tu neskrūvēt, beidz neskrūvēt tur. Kas viņa atkritīs tagad vai tā? Nu tak nav jēgas skrūvēt tāpat. Viņa jau ārā ir. Nu tak tāpat jau ārā. Toļik nemokies, jo. Pacel augšā, izņemam dēli, riepa laukā. Bet zem dankarta vajadzēja kaut ko palikt, lai var pacelt. Tev tu nepacelsi, Toļik. Tu nepacelsi vairs dankarts ielīdz zemē. Bļed, nu tomēr paveicās, jā. Klausies, nu... Značit, mūsējā drift tačka reāli pat rezervas daļām vairs nedara. Labi, ko tagad darīt? Tak varbūt var ar viņu slīpi tagad iet, vienkārši. Nu, ko var dot, tak jā, tad jau jāskrūvē, tur kaut kas bija atpakaļ, ne? Es braukāju jau izrautām. Bet kā var braukt ar izrautu padušku? Zemāk par zemi negrīd. Aha. Nu, tāds padom, ļojkājas viņš tur. Labi, skaidrs, kontents bija īss. Tik vien tās laimes. Tā es nebraukāju. Tu šitā nemēģināji braukt? Jā, vēl es nemēģināju. Ko tā skrūvīt tur? Viņas tur apakšu patuškas tur ielās. Viņa neizdienāja. Viņi jau spiež uz leju? Nē, tā neesmu braukājis, es nezinu. Nu labi. Viņa bļodiņa ārā vispār. Nu jā. No gumijas. Nu labi, nu kā ir? Te no augšas kaut kas ir jau jāskrūvē, nav, jā? Labi, nu. Nu žēl. Nu sūdīgi, nu tā gribējās palīdzēt un hrens. Sūdi Denčikam, lai raksta savā sarakstā. Denčik raksta sarakstā, ka jāpaņem līdzi ir paduškas. Viņus tik maziņas. Nu cik tā paņemt līdzi padušku? Ja jau visi zin, ka viņa šitā plīst, kāpēc neviens viņas līdzi neņem? Denčik pieraksta. Šo, kontents beidzies. Thanks for watching.